noskaņots labs kaut pēc šīs svarīgās spēles šogad. Nu jā, ir kā bijis viena brīvdiena, un tad jau visi atguvušies, un tad mēģina emocijas atgūt. Un tad visi ir labā omā pagaidām. Kā man viens serbu kolēģis, žurnālists atsūtīja, tad viņš bija uztaisījis video par tev, kā tu viens pats vakar trenējies, kā tu tā izdomāji? Es nezinu, es jūtu, ka es varēju iemest pret Lietuvu pāris metienas, kas varēja izšķirt spēles gaitu, bet es viņu ceru garām, un es domāju, ka man bišķi jāpastrādā pie savu metienu un aizgāju papildus pamatā. Tev ir tas treniņš kāda pārliecība šajā dienai? Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka mums nav no kā baidīties, un šodien tikai jāiet un jācīnās un jāmēģina uzvarēt. Kāda ir tā galvenā uzdevuma pret spēcīgo Serbiju? Noteikti atturēt viņu centrus. Es domāju, ka ņemot no Lietuvas spēles, mēs zaudējām atlākošās bumbas. Mums šoreiz ir jāmēģina uzvarēt atlākošās bumbas, un es domāju, ka tā būs arī puse no uzvaras rokā. Jūs spēlējāt arī gatavošanās posmā pret Serbiju. Kā domājat, tā būs tā pati komanda vai būs grūtāk? Es domāju, ka būs grūtāk, tāpēc, ka visas komandas kopš tā laika ir kļuvušas labākas un spēcīgākas. Tā kā būs riktīgs kapiņš laukumā. Kā ir jūs domājat reāli tikai par šo spēli vai tomēr vēl par Maķedoniju? Zini tādu backup, kas tad ir? Es domāju, ka nav jēgas domāt par Maķedoniju, te tikai jādomā par Serbijas spēli. Un vienu dienu laikā, par kam jādomā par kaut kādas vēl vienas spēles, mēs neko nemēģinām rēķināt, mēs mēģinām uzvarēt katru spēli.